Šodien mēs baigi labi pastrādājām un uztaisījām kārtīgu nocietinājumu. Mēs izdarījām tā, ka šitā māja ir gandrīz neieņemama. Te jāpieliec galva un skats uz turieni. Visus lauku uztaisījām tā, lai no lauka nav iespējams iešaut iekšā, jo te radās problēma ar riepām un nav vietas. Tā pašā laikā šeit, šajā vietā, ir viena šaujama lūka un šeit ir otra šaujama lūka. Otra puse sedz visu no šīs te telpas pa šejien. Tā principā īsts 360 ir nosakt no šīs mājas. Iekšpusē mums ir 2 riepu statīvi un vēl 2 šaujama lūkas, kas paņem šo te priekšējo lauku. Priekšpuse mums ir nosakta tā, lai to nosakt no blakus telpas. Vēl priekšu domājām nākotnē ideja ir šajā cienā uztaisīt peļu alu, lai varētu brīvi pārvietoties arī uz turieni. Šeit mums ir vēl 2 šaujama lūkas, kas paņem mājai uz 3 un valnis ar kārtīgu caurumu, kur slēpni līgt, lai neienāk iekšā. Un šī te lūka paņem visu, kas ir ceļ uz 12 un attiecīgi arī nosardz ieeju blakus mājai, kas esam ļoti labi pastrādājuši un baigais ugunspunkts uztaisīts. Un vēl, protams, ka esmu šeit būs šajā vietā, ir doma, lai te nesamētā granātas iekšā, mēs šeit uztaisīsim visu ar jumtu, un tad te vispār būs nosakts. Tā te tikai ar oranžajām vestēm izies no šīs te mājas ārā, vai arī izkūpināt. Un tā kā vediet riepas un nāciet spēlēt airsoft.